Ko darīt ar šo skaudību un ar šo greizsirdību. Un tāpēc, tad, kad mēs nezinām, ko darīt ar šīm emocijām, mēs viņus bāžam atpakaļ. Ja? Mēs tādas neesam. Es neesmu greizsirdīga. Jā, vai es neesmu skaudīga, vai es neesmu dusmīga. Es taču esmu tik laba un izpalīdzīga. Taču bieži vien šie tādi glābēji un izpalīdzīgie cilvēki sevī glabā ļoti daudz apslēptas agresijas un dusmu. Un šī agresija, kuru mēs sevī slāpējam, ļoti bieži izšaujās ārā pasīvā veidā, ka mēs sākam kādu kritizēt vai izteikt kaut kādas piezīmes, vai pēkšņi uzsprāgstam, aizcērtam durvis, ā, kaut ko aizmetam, uz kādu dusmīgi paskatāmies. Jā, tā agresija, viņa jau vienalga no mums nāk ārā tikai tādā neveselīgā veidā. Tāpēc, tad, kad mēs ieejam sevī iekšā un sākam pētīt sevi un sākam pieņemt sevi, tad mēs iemācāmies, kā tad šo ēnu integrēt savā dzīvē, kā tad pieņemt šīs negatīvās īpašības, kuras ir visiem cilvēkiem, nevis cīnīties ar tām. Ā, Tās arī tā ēna izpaužās kā tādas arī bailes, fobijas mūsu dzīvē, ka mēs nesaprotam, no kurienes ja, mums ir šīs tādas bailes. Un ļoti bieži viņām arī ir šī saikne kaut kad ļoti, ļoti, ļoti sen. Un kā jau es minēju, šī greizsirdība, skaudība, dusmas, agresivitāte, ko mēs redzam citos cilvēkos un ko mēs nespējam pieņemt sevi. Un ļoti bieži sievietēm arī šeit ir par šo brīvību, šo seksualitāti, kas nav tikai seks, jā, bet kas ir šī seksuālā enerģija, dzīvības enerģija, vitalitāte, brīvība, radošums, kas ir apslāpēts, jā, kaut kad. Un, un arī, protams, tas, ko es gan pati pieredzēju daudzus gadus atpakaļ, šie tādi garīgie sevis meklējumi, meklēt kaut kur ārpusē sevi, bet beigās saprast, ka tomēr tas es sevi varu atrast tikai ejot iekšā sevī. Un nevis sev melojot, bet ejot iekšā šajā dziļumā, šajā savā tādā ēnas pusē, kur es varu sevi atrast, es varu tur sevi pieņemt, integrēt un nonākt atkal tādā veselumā. Un vēl, protams, bieži mēs slāpējam savu ēnu. Viņa pārvēršas visas apslāpētās emocijas, ļoti bieži pārvēršas slimībās, jā, psihosomatikā. Un te ir arī tas, ka labās meitenes neskapēc ļoti bieži saslimst ar kaut kādām, tāpēc, ka viņas sevī slāpē šīs dusmas, agresiju. Um,